Kā var piespiest lietotāju ievadīt passcode? Nāciet, es jums nodemonstrēšu. Es pats dzenu krafta aliņu un es tirgoju čaka alu. Tā kā dod bez maksas. Pirmo aliņu varbūt tu gribētu pagaršot. Var pievienot man Snapchatā. Nogādāšu, kur tu dzīvo. Nu, kā tev tur atrast? Čaka alu. Tikai ies pats atradīšu. Kaut kas nobloķēs var ievadīt. Jā, paldies. Jūs jautājat, kāds zagļi piespiež cilvēkam ievadīt savu passcode? Tas, ko viņi dara, nospiež izslēgšanas un skaļumu uz leju pogu reizē, un pēc tam nospiež krustiņu. Un tālāk telefonu var atbloķēt tikai ar passcode. Jūs teicāt, ka, lai izdzēstu telefonu, ir vajadzīga Apple ID parole, bet to zaglis var ļoti viegli noskaidrot. Settings lietotnē, atverot passwords. Šo paroļu sarakstu zaglis varēs atbloķēt ar jūsu passcode. Bet, ja jums būs ieslēgts Stolen Device Protection, viņš to ar passcode vairs nevarēs atbloķēt, un viņam vajadzēs jūsu seju. Drīz arī pastāstīšu, kā aizsargāt savu Android ierīci. Un paldies mūsu aktieriem, jo, protams, šis viss bija inscenēts. Piesako viņam YouTube, šeit ir viņa YouTube vārds, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.